Labdien! Mani sauc Natālija. Esmu dzimusi Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, bet jau vairāk nekā 3 gadus kopā ar bērniem dzīvoju Daugavpilī. Pašlaik es studēju Daugavpils universitāte magistratūrā programmā Vide, ekonomika un inovācija. Es atbraucu uz Latviju kara dēļ Ukrainā. Šī pārcelšanās nebija apzināta izvēle, ko bieži notiek ar citiem emigrantiem, bet gan drošas vietas meklējumi ģimenei. Latvijā mani visvairāk aizrauja dabu un saistībā ar kultūru. Latvieši bieži svin svētkus brīvā dabā, pie ugunskura ar dziesmām. Tas ir ļoti skaisti un reizē atgādina manas mājas Ukrainas, kur cilvēki arī pateicīties kopā, svinēt un dziedāt. Latvijā ir daudz skaistus vietu. Šogad, pateicoties SIF programmām, mēs apmeklējam Liepāju, Ventspili un Kuldīgu. Tas ir brīnišķīgi skaistas vietas. Tomēr ir nozīmīgi manā dzīvē ieņemt Daugavpils. Pilsētā, kas man devusi spēku noticēt nākotnē. Sākumā bija grūti, jo viss bija jaunas valodas, cilvēki, vidi. Tomēr ar laiku, pateicoties draudzīgiem cilvēkiem un atbalstam, es jūtos arvien drošāk. Pirmajos posmos mums ļoti palīdzēja sociālo dienestu darbinieki un Sarkanā krusts. Lielākais izaicinājums bija atstāt visu pazīstamo un sākt dzīvi no jauna. Tas prasīja daudz spēka. Es vēlos pateikt Latvijas sabiedrības par atbalstu un vismīlību.